Čau! Te atkal es, the one and only, vienkārši Beāte. Un šodien es vēlos šajā video parunāties par cilvēcisko pieredzi par cilvēku ķermenī. Un mēs jau dzīvojam tikai tajā ķermenī un domājam, ka tas ir viss, ar to viss dzīve arī saistās. Mēs dzīvojam, mēs ceļamies, mēs dodamies, mēs atgriežamies, mēs aizmirstamies, mēs vienkārši eksistējam, jā? Bet vai mēs tikai tiešām eksistējam? Negribētos tā teikt. Man liekas, ka mēs pieredzam. Jā, nu tad šodien šis būs tas temats. Mēs parunāsimies par to, kas ir cilvēciskā pieredze. Un es padalīšos ar savu pieredzi, protams. Es gribētu dzirdēt arī jūsu domas un viedokļus. Tā kā tā, pau! Dodamies šajā dienā pieredzēt šo dienu šajā manā ķermenī. Vēl vienu dienu zemes! Viss ģēns gan reiz nokrita. Nu šitā, man liekas, es arī to muguru sačakarēju. Vienkārši paslīdot. Jā? Jāiet tā kā pingvīnam, jā? Šajā. Jā, man patīk, ka loga ir tīrs skats. Jā, uz priekšas dzīve, vai ne? Uz ceļu. Mans limuzīns ir ieradies. Hello, labdien, aizdīsiet mani? Jā, otrajā stāvā lūdzu. Es piesprādzēšos, jā? Jā, viņš tīkst. Šis būs garākais brauciens manā dzīvē. This is my man. Being all serious and stuff. Tik labi garšo. Te nu ir pirmā cilvēciskā pieredze. Sajust, sagaršot, sasmaržot, sajust siltumu rokās, jo turot tējas krūzi rokās. Es vēlos ieskicēt mazliet to, kas ir cilvēciskā pieredze. Mēs cilvēki dzīvojam ar domu, ka mums ir kaut kāds mērķis, ka mums ir jāsasniedz kaut kas šajā dzīvē, un mēs aizmirstam par to, kas svarīgākais ir vienkārši pieredzēt šo dzīvi caur šo ķermeni, kas mums ir. Jo es reāli ticu brīnumiem, mēs esam maģiskas būtnes, lai paskaties uz sevi, paskaties uz savām rokām, paskaties uz sevi spoglī, paskaties savās acīs, ieskaties savā acīs. Un tas vien, ka mēs varam būt šajā fiziskajā ķermenī, materiālajā pasaulē, tas ir brīnums reāli. Kā tas var nebūt brīnums? Fucking kā tas var nebūt brīnums, lūdzu, pasakiet man to. Es ticu, ka cilvēciskā pieredze ir caur sajūtām, caur jutekliskumu, caur seksualitāti, caur smiekliem, caur pozitivitāti, caur bēdām, caur asarām, caur kliekšanu un dusmām, caur kustību, dejā vai kādā plūsmā, jeb jogā. Kas notiek ar mums fiziskā līmenī, notiek ar mums arī emocionālā līmenī. Un mums ir jāsaprot tas, ka mums ir jāļauj šīm emocijām būt. Mēs nobloķējam savas emocijas katru dienu, dienu no dienas. Mēs nobloķējam savas emocijas visādās situācijās ikdienā. Mēs neļaujam būt sev tiem, kas mēs esam. Mēs ierobežojam sev, lai iekļautos sabiedrībā. Mēs savaldamies situācijās, kad mums vajadzētu sev aizstāvēt. Mēs
noklusinam sevi brīžos, kad mums vajadzētu izteikties, jo mēs sajūtamies kaut kas zemāks, mēs sajūtamies kaut kas augstāks, mēs nesajūtam vienotību. Mēs esam aizmirsuši, ko nozīmē vispār būt vienotam. Mums vajadzētu mācīties, sadarboties un komunicēt vienam ar otru. Mums vajadzētu mācīties to, kā tas ir būt ar citiem cilvēkiem, būt ar citu cilvēku pieredzi, jo citu cilvēku pieredzi mums māca mūsu pieredzi. Mēs mācamies no citu cilvēku dzīves, cilvēciskās pieredzes. Es varbūt atkārtojos, un jums liekas, kad es vienkārši kaut kāda trakā, jā, bet es neiebilstu. Es tiešām neiebilstu pēc cilvēkiem, kuri nespēja mani saprast un cenšas mani samazināt, cenšas mani padarīt kā kaut kādu negatīvu tēlu šajā pasaulē, bet es esmu visreālākais un pozitīvākais cilvēks, un es zinu to, es to apzinos. Es varu būt klusa, paslēpusies, un es varu būt skaļa un visiem redzama. Un man nav bail no tā, jo es to apzinos. Un es ticu, ka katrs no jums, kas skatās šo video, ir iekšā tikpat skaists, tikpat burvīgs un brīnišķīgs un autentisks un tāds, kāds tu esi, viens vienīgs tās. Neviens cits nespēja piedzīvot to, ko tu piedzīvo šobrīd. Nevienam citam nav precīzi tāda pati pieredze dzīvē, kāda ir tev. Tieši tas padara mūs katru tik unikālu, ka mēs katrs piedzīvojam šo dzīvi caur sevi, caur savu pieredzi. Un mums vajadzētu iedrošināt sevī to, ka es esmu īpašs. Un, kad kāds domās, oh my God, viņš ir tik egoistisks, viņš domā tikai par sevi, viņš domā, ka viņš ir tik cool, bet tu esi cool, tu esi awesome, tu esi vienreizējs. Un mums to vajadzētu sev katru dienu atkārtot. Es esmu rītīgi foršs cilvēks, manī ir tik daudz labu īpašību. Un arī tās sliktās īpašības, kas ir mūsos, viņas ir kā rīki, ar kuriem mēs varam strādāt šajā pasaulē, padarot sevi labāku šajā pasaulē, šajā ķermenī. Vai ne? It is what it is, you know. Mēs esam ar Indiku iznākušas pastaigāties, un Indikai nav zvaniņš vairāk. Es viņai uzticos. Es cenšos uzticēties tam, ka viņai nav šis zvaniņš vairāk, un viņa man klausīs, un es zināšu, kur viņa ir, un šis ir tāds izaicinošs brīdis, jā. Kad es uzzināju, ka viņai zvaniņš ir pazudis, man mazliet bija tāds trauksmainības mirklis, ja es viņu atkal pazaudēšu, bet es domāju, ka es viņu nepazaudēšu, viņa ir liela, viņa man klausa. Saka, čau, Laima, sveiciens! Saka, čau, Laima! Lai tev forša diena! Jā, lai saulīt spīd! Jā, nu šis ir speciāls sveiciens Laimai, kur šobrīd ir Tenerifē. Viņa skatās katru dienu mans video, viņai ļoti patīk skatīties, kad Indika parādās, tāpēc šis speciāls katrs tev. Sveiciens no mums Rīgā! Tavs kociņš, ja? Visās tu viņas jau nolobījies. Atdod kociņus. Augšā. Wow, Indika. Es nezinu, vai var redzēt ar šito kameru, bet man priekšā ir nereāli dievišķīgs skats. Ak, mans dievs! Saule vienkārši mirdz. Vienkārši saule iespīd starp kokiem un sniedziņš atstaro gaismu un izstās pēc tādas skaistas miglas. Wow! Es jūtos tā kā, man ir tāda sajūta, ka reāli šajā mirklī debesis ir nokritušas atkal uz zemes. Heaven on earth!
šajā mirklī es piedzīvoju tādu īpašu sajūtu. Šis ir tāds mirklis, ak, mans Dievs, saules pielietais ceļš. Skrienam pretī gaismai, Indika! Skrienam pretī! Ak, paldies! Paldies! Paldies, daba! Es jūtos ļoti īpaši šobrīd. Saule man spīd acīs. Paldies, saulē. Es pabūšu šajā mirklī. Cik silti. Čau, draudzene, čau! Tu slīd! Nāc te! Arī paskrien, jā! Beidzot baznīcas beidz zvanīt, un es varu parunāt. Es esmu atnākusi ļoti random uz dabas staciju, nebija plānojusi. Bet jā, ieiesim, patīsimies, kas ir dabas stacijā, pagaidīsim rindā. Nu, es esmu nākamā. Jā, te var iet 2 apmeklētāji. Tad es būšu nākamā. Pilnu somu piepirku ar viskaut kādiem labumiem. Jā, nu mājās es parādīšu, ko es nopirku. Tagad es dotos uz autobusu, braukšu mājās. Pīp! Sēdēt? Tu gribi ēst? Saki jā. Tu gribi ēst, jā? Un šeit es paņēmu mazlietiņu tikai. Man nebija īsti plāns. Es vispār nebiju sagatavojusies. Man nebija nekāds saraksts. Es vienkārši iegāju un kaut ko paņēmu. Ka es biju vienkārši pie dabas stacijas, es nevarēju neieiet, like, seriously, kā neieiet dabas stacijā, ja tu esi pie dabas stacijas, like, you know what I mean? Ok, iečakosim. Tātad, es paņēmu tēju. Man nav šobrīd vakar tējas nekādas, tāpēc es domāju, jāpaņem šī. Tad es paņēmu mango jogurtu. Es neesmu sanādusi jogurtu un kokosrieksts mango. This is my jam. Šīs būs manas brokastis. Tad es paņēmu, protams, kokosriekstu eļļu, jo tā man tūlīt beigsies. Un man ir mandarīni, jā. Un jūs zināt, ko es varu uztaisīt no mandarīniem kokosriekstu eļļas, vai ne? Ņēmu sev šokolādīti. Man ļoti gribētu ko saldu ar pekanriekstiem. Tā ir raw šokolāde. Un man patīk iet vannā. Es paņēmu sev meža harmoniju. Sāli, vannas. Iešu vannā. Jūras sāls tā ir. Jā, iešu, man būs meža harmonija. Gads nopirka šodien spēli jaunu. Mēs mācāmies spēlēt mājās kādas spēles. Mums bija kārtis, un tad mēs vienu vakaru aizrāvāmies ar cūku spēli. Nu, spēlējam cūkus. Un Gads nopirka šodien maksimā. Viņš nopirka šo spēli. Man liekas, ka Indikai arī patikš tā spēle. Jā, jo tur ir kociņi, un mēs spēlēsim šo spēli. Man liekas, ir tik awesome. Man patīk. Un tā kaut kā tiksimies vienkārši rītā būs interesanti, jo es nofilmēšu, kā es taisu ceremoniālo kakao un pafilmēšu mazliet, kā notiek šis process, kā es izpildu kakao ceremoniju sev vien pati. Tā kā atvēršu vaļā vēstulīti, es saņēmu no Sanits Dubrovas šo te numeroloģijas vēstījumu nākamajam gadam. Tā kā es to atvēršu vaļā. Un šodien jāieliek vēl bilde. Man ir jāieliek labs habits.
laba aizraušanās, tā varētu tulkot to latviski. A good habit. Tā kā ieradums, labs ieradums. Kas varētu būt, man jāpadomā. Es visu dienu domāju, kas ir labs ieradums. Un es nevaru izdomāt, jo man ir daudz tādi. Ne? Labi, davai, paldies, ka nostieši šo video. Un varbūt iekomentē kaut ko komentārā. I don't know what. Kaut ko iekomentē. Mīlestība, miers un saticība, lai ir tavās mājās, tavā sirdī, tavā dvēselē. Nezinu, kas tas bija. Bet ok, čau! Tiekamies rīt!